Jau stāstījām par Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, ko izstrādājis Liepājas RAS un apstiprinājušas visas reģiona pašvaldības. Un tā galvenā prioritāte ir atkritumu šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādē, lai pēc iespējas samazinātu noglabājumu atkritumu daudzumu un arī iedzīvotāju izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus var nodot bez maksas. Diemžēl viens ir reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna prioritātes, otrs – īstenošana dzīvē. Iedzīvotājiem nav viegli mainīt savus paradumus. Es gribētu ticēt tā, ka kāds arī sadzirdējis, teiksim, no manas paudzes, no vidējās paudzes, no vecākās paudzes cilvēkiem par to, bet no vislielākās cerības, protams, mums jau uz jauno paudzi, kas izaugs mazliet viņa citu, tāda ekoloģiskāka domāšana. Tādēļ Liepājas RAS kā uzņēmums jau arī primāri pievērš uzmanību, teiksim, izglītojot sabiedrību, ja, šiem vismazākajiem, šiem visjaunākajiem. Vēl jau vairāk dzīve ir vairāk mīti, kas apzināti vai neapzināti tiek uzturēti kā aizbildinājums, kādēļ atkritumi netiek šķiroti. Dažos pilsētas, teiksim, ziņu portālos ļoti bieži var ievērot tādus komentārus no anonīmiem lasītājiem, kuros izskan apmēram tāda doma, ka atkritumu šķirošana, tas ir tāds liels bizness ir no atkrituma apsaimniekotāja puses, kad cilvēki pa velti viņiem iedod izēvielas, no Liepājas aizvest lēto papīru makulatūru uz Līgatni. Kāds tur var būt biznesa? Tā nogāde varētu drīzāk radīt zaudējumus, tam, kas šo dalīto vākšanas sistēmu uztur, nekā kaut kāda peļņa. Lūk, šis ir viens no sadzīves atkritumu kalniem, kas izveidojies aptuveni 5 gadu laikā. Liepājas RAS tādi jau ir 2, bet tie veidojušies īsajā laika periodā no 2004. gada, kad poligons sāk strādāt. Tas ir diezgan liels apjoms, un ja tagad mēs turpināsim strādāt tā, kā ir turpināts līdz šim, tad katrus 5 gadus pa vienam kalnam klāt, tad drīz šeit būs tāds ievērojami paugurains apvids mūsu līdzenumā. Tomēr tā nav tikai Liepājas RAS vēlme šķirot atkritumus. To strikti nosaka arī Eiropas Savienības direktīva. Līdz 2020. gada vidum noglabājumu atkritumu daudzums jāsamazina līdz 35% pret to daudzumu, kas fiksēts 1995. gadā. Tas nozīmē, ka līdz šim laikam mums ir jāizbūvē atkritumu apstrādes cehs vai rūpnīca vai būtībā jāveic cita tehnoloģija, lai veiktu šo te organisko atkritumu apstrādi un viņi netiktu noglabāti šajos sadzīves atkritumu kalnos. Tomēr tā jau nav, ka jāsāk no nulles. Savas pastāvēšanas laikā Liepājas RAS ir jau daudz ko paveicis. Mēs esam visus gadus saimniekojot, esam cenšies strādāt tā, lai šī atkrituma apsaimniekošana būtu pēc iespējas lētāka tieši iedzīvotājiem. Tad, lai atkrituma tarifs būtu pēc iespējas mazāks. Tas nozīmē, mēs esam ieguldījuši gāzes savākšanas sistēmā, mēs esam enerģētiskās šūnas veidojuši pēc iespējas efektīvākas, mēs esam sakārtojuši savu sistēmu. Un tā skatā mēs esam piesaistījuši arī Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus, esam optimizējuši sadzīves atkritumu energošūnas, esam sakārtojuši būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, esam uzlabojuši netīro notekūdeņu, jeb infiltrātu savākšanas sistēmu, tā kā ir veikti ļoti lieli ieguldījumi, kuros ir ļoti liela daļa Eiropas Savienības finansējums, kas arī ļauj iedzīvotājiem mazāk par to visu maksāt.